Ko tu dari? Es meklēju, kāds varētu palīdzēt ar mājaslapu. Ok, ejam, paskatīsimies. Man īsti neiet mājaslapa. Man teica, ka tu varētu man palīdzēt. Iespējams, tev ir DDoS uzbrukums tajā mājaslapai. Kas ir DDoS uzbrukums? Iedomājies situāciju. Ir pēdējā diena pirms jaunās sezonas, kad tu vari parakstīt līgumu ar komandu. Tu gaidi zvanu, lai noskaidrotu, kur tev ir jāierodās, kādā veidā tev ir jāparaksta, un pēkšņi tev ienāk zvans no nepazīstama numura, piemēram, Brazīlijas. Protams, ka tu necel, tu nomet to zvanu, uzreiz ienāk nākamais zvans no Japānas, tu nomet, nākamais zvans no Ēģiptes, un tā tas turpinās stundām ilgi. Tu nevari nevienam piezvanīt, tev nevar piezvanīt, un tu neuzzini detaļas par līgumu parakstīšanu. Tas sanāk ir tāds sastrēgums? Tas ir zināma veida sastrēgums. Uzbrucēji mēģina padarīt nepieejamu kaut kādu resursu, lai gan resursa īpašnieks nevarētu gūt labumu, gan arī traucētu viņa klientiem dzīvi. Sanāk, viņi ir tādi tā kā pirāti? Jā, viņi veido tādu kā digitālu pūli durvi priekšā, lai tu nevarētu vienkārši ieiet telpā.